Mani mīļie tautieši, mēs kā tauta esam pārdzīvojuši autoritāro režīmu. Autoritārā režīma laikā es esmu īstenojis daudzas pārmaiņas. Daudzas no tām ir labas un daudzas no tām ir arī sliktas. Es uzskatu, ka mums tās vajadzētu aplūkot, jo daudzi par tām nemaz nezina. Lēmumu par autoritāro režīmu es pieņēmu, jo valstī bija pārāk daudz politiskās partijas un bija grūti vienoties par kopīgu viedokli. Nesen bija 1929. gada ekonomiskā krīze, un nesen bija beidzies arī karš. Valstī bija ļoti daudzas problēmas, un tās vajadzēja risināt. Bija ļoti grūti sākt risināt problēmas, jo visas partijas kopā nevarēja vienoties par kopīgu lēmumu. Es uzskatu, ka šeit būtu uzskatīju, ka šeit vajadzētu autoritāro režīmu, jo ar vienu partiju būtu visu daudz vieglāk izdarīt. Krīzes laikā bez darba Latvijā palika 40 000 cilvēku. Pieauga cenas, apsīka rūpniecība, arī zemniekiem bija jāsamazina ražošana, jo produkciju nevarēja pārdot. Ekonomiskās krīzes laikā daudzas partijas saprast, ka nespēs veikt reformas, kuras uzlabotu cilvēku dzīves apstākļus. Tas man lika domāt, ka pašreizējos demokrātijas apstākļos mēs nevaram pieņemt tautsaimniecībai nozīmīgus lēmumus. Ja valstī būtu viena partija, tad viss tiktu izdarīts kā nākas. Kā vadonis, es ieviesu Latvijā daudzas pārmaiņas, un tās bija lielākoties pozitīvas. Jaunatne tika aicināti piedalīties skautu un gaidu organizācijās. Viņi bija valstī daudzi cilvēki, kur jau bija veci, darba nespējīgi, un skauti un gaidas gāja viņiem palīgā veikt viņu darbus un strādāt uz laukiem. Viņi pavadīja savu laiku liederīgi, palīdzēja cilvēkiem savai valstī, nevis klīd apkārt un darīja lietas, kuras nav vajadzīgas. Tika dibinātas akciju sabiedrības Alderis, Laima un arī Rūpnīca VF. Tas ir pozitīvi, jo Latvija ražoja kaut ko pati un varēja eksportēt ražojumus citām valstīm un gūt lielu peļņu. Tas deva ļoti daudz jaunas darba vietas, un ja cilvēkiem mājās ir ģimene, tad viņš šo ģimeni spēja pabarot, uzturēt un rūpēties par viņu. 30. gadu beigās mēs sākām ražot lidaparātus. Un, ja pēkšņi sāktos karš, tad mēs varētu cīnīties par savu valsti. Mēs varētu ja pretinieks uzbruktu no ūdeņiem, tad mēs viņus varētu no gaisā bombardēt ar saviem lidaparātiem. Un viens no maniem lielākajiem panākumiem un maniem sasniegumiem bija tas, ka zemniecība tika pacelta nacionālās nozares līmenī. Un es savā laikā veicu agrāro reformu, un es atņēmu vācu mužniekiem viņu zemes un atdevu tās mūsu zemniekiem. Man tas bija ļoti svarīgi, jo mūsu zemnieki spēja ļoti daudz izdarīt. Bet, diemžēl, es īstenoju arī pārmaiņas, kuras nebija tik labas tautai, un tauta varēja justies apspiesta dēļ tām. Valstī bija cenzūra. Tas nebija pozitīvi, jo cilvēki nezināja, kas valstī notiek. Viņi nekādā veidā nevarēja mums, kā politiķiem, palīdzēt. Viņi nevarēja izteikt savu viedokli tik brīvi, un mēs nekādā veidā nevarējām uzklausīt to, ko viņi saka, un viņi mums nespēja palīdzēt, pieņemt kaut kādus lēmumus. Amatpersonas netika vēlētas, jo cilvēkiem nebija, lielākajai daļai cilvēku nebija vēlēšana tiesības. Es iecēlu tās amatpersonas, jo baidījos, kad mani varētu kaut kā politiski apmelot, un tādā garā es nomainīju gandrīz visur. Es pieņemtu visas amatpersonas, un tās bija šim režīmam uzticams. Es nomainīju valdību skolās, teātros un citās valsts iestādēs, jo baidījos, ka pret mani vai citiem politiķiem tiks veiktas negatīvas izrādes, vai bērniem skolā tiks mācīs, cik mēs esam slikti, ka mēs valstī darām tikai ļaunu, ka mēs nekā nepalīdzam. Es par to ļoti uztraucos un iecēlu tur direktorus, kuri bija šim režīmam uzticami, un es zinu, ka viņi mani neapmelotu. Diemžēl cilvēki palika bez darbiem, un ja viņiem mājās ir ģimene, tad viņi nespēja viņu uzturēt un nespēja rūpēties par bērniem, par sievu un jā. Es vēlos nākotnē,
Latviju redzēt neatkarīgi no visām citām valstīm, lai viņa būtu pati par sevi, lai Latvija būtu ļoti stipra. Pateicoties jums, mani mīļie zemnieki, mēs spēsim attīstīt Latviju daudz vairāk. Es vēlos, lai prezidenti mācītos cits no cita kļūdām, un lai tautai būtu tiesības uz savu viedokli, lai tauta spētu vēlēt un lai tauta spētu mums palīdzēt. Par latvisku Latviju!